В Низгальской и Калужской властях Аукш-Даугавского края норвежская компания Виндер рассчитывает построить ветропарк. На встрече год назад говорили о 59 турбинах. Сейчас их количество снизили до 31, высотой до 260 метров. Но это не снизило накал страстей и настрой жителей, в основном выступающих против. Latvijas zeme tika sabojāta uz mūžīgiem laikiem. Jo tad, kad viņi ierakstos pamatus milzīgos, tūkstošiem tonu betona salaidīs un armatūras, neviens viņus ārā vairs neņems. Tu viņi var solīt un runāt, ko grib. Uzliekot tās turbīnas 300 metru augstumā, jāpiekrīt, koki ir 30 metru augstumā. Tas būs redzamas ne tikai Augšdaugavas novadā, bet daudz tālāk. Tad par to tas ir pilnīgs pufelis, ko jūs tur stāstat par to vizuālo efektu. Jā, un tie sarkanie pleķi, viņi nebūs redzami, varbūt kaut kur, kurš dzīvos gravā un mežiņā iekšā. Jā, viņam viņš nebūs redzams. Pārējiem viņi visiem būs redzami. Jā. Par to dilumu no spārniem un mikrodaļiņām tas ir ļoti nozīmīgi. Es kā bioloģiskais lauksaimnieks, ja mans produkts būs piesārņots ar šīm vielām, kas nāk no spārniem, tur būs tiesvedības darbi, jo ietekmēs manu ražošanu. Protams, tas ir laika jautājums. Tas nenotiks vienā minūtē, stundā vai gadā, tas notiks vairākos gados. Tā ietekme. Es esmu saskāries ar piesārņojumu jau savā produkcijā, tā kā ar garantiju, ka tas būs arī no vēja парка. Es ceru, ka nebūs vēja парка. На встрече в Низгале было около 30 жителей. В моменте один из участников предложил провести импровизированное голосование. Большинство проголосовало против строительства. Тем не менее, были и те, для кого появление турбин не проблема, чем вызвали недовольство и осуждение земляков. Ģeneratori nav dabai kaitīgi. To es zinu. Jo nav ne vibrācijas, nekas. Ja būtu kas kaitīgs, ka tur kaut kāda elektromagnētiskais lauks vai vēl kaut kas. Vēja ģeneratoru konstrukcijas nekāda absolūti nav. Es uzskatu, ka viskaitīgākā ir mašīna, kad tu brauc, ja? Tur tas pats ģenerators klēpījums ir. В Низгале эксперты рассказывали о возможных рисках после появления турбин. Какие критерии уровня шума, какие есть ограничения, влияние на здоровье и окружающую среду. IVN izstrādātājs varētu informēt par to, kāds ir ziņojuma rezultāts, kur mēs esam nonākuši, kas ir izpētīti, cik putni saskaitīti, cik biotopi atrasti, kāds ir skaņas ietekme šīm turbīnām, kāda ir mirgošanas ietekme turbīnām potenciāli. Jo viss, ko mēs rādam, ir faktiski sliktākais scenārijs. Ja nekas netraucē, ja ir viss kluss, tīrs, skraišs. Tātad mēs parādām то sliktāko, kas var būt, kā arī stāstām, kas var būt реалистически. Презентация экспертов, занявшая почти 2 часа, большинство присутствующих не убедила, что ветропарк – это безопасно. В самоуправлении заняли выжидательную позицию ни за, ни против. Šobrīd konkrēti mēs nevaram pateikt, jo šobrīd mēs esam tādā kā novērotāja pusē, un mums ir jāapkopo visa informācija un jāsavilk viss, kas ir iespējams, un tad arī kopīgi jāpieņem lēmums. В компании рассчитывают, что до конца года получат одобрение от Государственной службы по окружающей среде и дальше могут идти в самоуправление. Затем приступить к проектированию, которое займет 1,5 года. Только потом строительство. Единственное, что сейчас могут сделать жители, это поделиться своим мнением до 25 июля. Сергей Кузнецов, Латгальская редакция ЛСМ, Даугавпилс, Низгале.